Šovakar raidījums Dvēsele ikdienā jums piedāvā atziņas no vairākām šī cikla pārraidēm, kuras esat redzējuši gada laikā. Izvēlējāmies tās tālāk, ka šie mūžīgie jautājumi liek mums domāt ar vienu un ar vienu. Tie nekad nebeidzas. Mēs esam ceļā, katrs no mums savā mūžā iziet šo loku, personības brīvība, ētisko normu apjaušana, zinību iegūšana, svētā gara pieskāriens, karjera, sasniegumi darbā un visbeidzot dvēseles ieiešana mūžībā. Brīvība kristīgā izpratnē varbūt ir mazliet tāda paradoxāla lieta. Kā es sacīju, iekšējā brīvība ir atraisīšanās no tām iekšējām dziņām, kas tev dzen tur, kur tu faktiski negribi, vai arī no ārējiem stereotipiem, vai no tām prasībām, ko citu apkārtējo domas par tevi ko uzspiež. Un tas, ko Jēzus saka šeit, jūs atzīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus, tas ir tas, ka cilvēks atklāja patiesās vērtības, ņemot vērā to, ka Dievs ir, ka cilvēks ir Dieva radīta būtne un ka faktiski Dievs ir izveidojis to dzīves modeli un sistēmu, kas Bībelē ir atspoguļot, lai cilvēks atbrīvotos no viss tā, par ko es iepriekš runāju. Un tāpēc tā paradoxālā lieta ir tā, ka cilvēks top aizvien brīvāks pēc tā mēra, kā viņš savu gribu un sev pašu harmonizē ar Dieva gribu un nodot Dievam. Tā ir tā kristīgās brīvības, tā paradoxālā lieta, jo vairāk cilvēks ir paklausīgs Dievam, jo faktiski viņš ir brīvāks no viss tā, kas viņu savažo. Jā, es gribētu arī pāris vārdus pateikt par šo jautājumu, tieši varbūt no tāda viedokļa skatoties ģimenes ietvaros, un ka mēs runājam par brīvību un par tiem ierobežojumiem un tā tālāk, kas ir ļoti svarīgi, runājot tieši par ģimeni, ir jā, ka bērns izjūt vecāku mīlestību, vecāku konsekvento gādību, bet arī, ka vecāki nosprauž zināms ierobežojums bērnam. Un tas ir tikai šajos ierobežojumu ietvaros, kur viņš var augt kā brīva personība. Un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgs princips. Tāda patvaļīga audzināšana ir pierādīta gan ikdienā, gan arī pētījumos, ka tā neder. Vai ne patvaļīga audzināšana ir vēl sliktāk nekā vecāki, kas mēģina uzspiest savu kontroli no augšas tādā ļoti dogmatiskā veidā. Bet ko bērnam vajag, ir šāds piemērots robežs. Un tās robežas ietvaros, tad viņš var augt kā brīva personība. Un es domāju, ka tas ir varbūt mazliet līdzīgi šai arī kristietības domai, ka tomēr vai ne tā pakļaušanās Dievam ir arī pakļaušanās zināmiem nosacījumiem, arī zināmiem nosacījumiem saistīt ar šo savstarpējo respektu un savstarpējo cieņu un mīlestību pret savu tuvāko. Vai morāli ir iekšēja pārliecība, vai tas ir kā likums, kas stāv ārpus cilvēka? Man liekas, ka vislabāk šo lietu izprot cilvēki, kas ir, izmantojot baznīcas terminoloģiju, dzimuši no augšas, kad viņi ir piedzīvojuši kaut kā tādu brīdi, ka viņā kaut kas sāk runāt. Un man gribās teikt, ka ir cilvēki, kas nodzīvo visu mūžu, un viņā nav tā iekšējā dialoga. Teiksim, cilvēki, kas mazāk ir saistīti ar baznīcas praksi, viņi saka, tā ir mana sirdsapziņa. Kad cilvēkam ir iekšējais dialogs, kad viņš jūt, viņš ir izdarījis slikti, un viņam ir kaut kas jāmaina. Kad viņā sirds balss, vai viens cilvēks teiks, Dievs man neļauj to darīt, un vienam sirds balss neļauj to darīt. Tas ir iekšējais dialogs. Un es vēlreiz gribu pasvītrot, ka man liekas, ka ne ar katru cilvēku notiek šī iekšēja saruna, jo viens māk apklusināt to balsi. 200-250 gadu Eiropas vismaz vēsture rāda, ka ir notikusi konfrontācija starp šīm konservatīvo virzienu un liberālo, jo sabiedrība tomēr ir tiekusies pēc brīvības, un brīvība ir vērtējusi kā augstāko vērtību, arī no morāles kategorijām. Un morāli var pastāvēt tikai tad, kad ir izvēles brīvība. Ja nav šīs izvēles brīvības, tad nav arī morāls. Un, manuprāt, tā ir atbilde arī, vai morālē var būt demokrātija. Es domāju, ka morālē nevar būt tikai imperatīvi, jo, manuprāt, arī Dievs taču cilvēkam dod brīvo gribu tomēr izvēlēties. Ja? Tātad brīvā griba mums ir dot. Es domāju, ka morāli ir saistīta ar demokrātiju. Viens ir ļoti skaidri redzams. Ja Kristus dod kādu morālu pavēli vai jebkuru citu pavēli, tad viņš vienmēr dod arī spēku to izpildīt.
Jo, ja mēs izlasām Mateja evaņģēlija 5., 6., 7. nodaļu, tas ir kalna svētruna, un ja mēs mēģinām ar saviem spēkiem šo svētrunu savā dzīvē dzīvot, tas būs bezcerīgi. Jo cilvēks sevi ir arī pietiekoši grēcīgs un pietiekoši samaitāts, lai viņš balstoties tikai vienā tīrā morālē varētu uzcelt, teiksim, vienu paradīzi, vienu Dieva valstību zemes virsū. Viņam tas nekad neizdosies. Jo vēsture ir pārpilna ar eksperimentiem, ar šiem morālās valsts vai morālā cilvēka eksperimentiem, un ļoti zīmīgi, ka visi, arī 20. gadsimtā, viņi ir beigušies ar totālām neveiksmēm. Un, ja mēs runājam par kristīgo morāli, tad jau pat šis nosaukums norāda uz Jēzu Kristu. Dieva dēls, kurš ir nācis pasaulē un kurš dzīvo šī kristīgajā morālē, un kurš to iemāc darīt arī saviem mācekļiem, saviem sekotēm, tas ir mums. Jo brīvība nekad nenozīmē brīvību grēkot. Un morāli nekad nevar būt distancēta vai ārpus morāles devēja Dievu, ārpus Jēzus Kristus. Tā ir aksioma, tā ir mūsdienas sabiedrība. Tā ir tā, kur iemācās atkal atgriezties pie šīm sen pārbaudītajām kristīgajām vērtībām. Cilvēkam ir vajadzīgs kaut kāds atskaites punkts ārpus viņa. Ārpus viņa ļoti nozīmīgs. Tas varbūt daudziem cilvēkiem tas nebūs ar tādu vārdu nosaukts kā Dievs, jo mēs zinām, ka ir filozofijā Kants, kurš teica morālais likums manī. Un tā doma, ka cilvēks tomēr ir ar labām kvalitātēm, ļoti grūti pateikt viennozīmīgi. Manuprāt, ka 20. gadsimts ir labi parādījis, ka cilvēkā ir abas šīs kvalitātes. Un, ja viņām ir dota brīvība abām attīstīties, cilvēkam ir grūti izvēlēties vienu vai otru. Cilvēks ir pa vāju. Un šis brīvība ir kā svētais gars, kas cilvēku var, ja viņi nepareizi lieto, viņš var cilvēkam nodarīt ļoti lielu ļaunumu. Ļoti bieži vien mēs šodien sastopamies ar situāciju, kāpēc tu tā izdarīji, es nezinu. Kāpēc tu tā domā, es nezinu. Cilvēki nemitīgi atbild ar to, ka viņi nezina, viņi nav ne par ko domājuši, viņi rīkojās. Šis ir rīcības laikmets, šis nav tādu pašrefleksiju laiks. Kas ir tas, ko kristīgs cilvēks saprot ar gudrību, ar viedumu? Noteikti tad es šķiru pasaulīgu gudrību un garīgu gudrību. Ja pasaulīga gudrība, tā ir uzkrātā pieredze plus kultūras mantojums plus analītiskās spējas orientēties laikā un telpā, notikumos, viņus sistematizēt, viņus sakārtot, izzināt un tā tālāk. Garīgā gudrība noteikti parāda, ka bez pasaules ir vēl pārpasaulīgais. Tātad vēl cita realitāte, garīga likumi, tas, ko es jau sacīju, kas vada šo pasaulīgo. Un tad tas, ko kristietība sauc par gudrību, jeb sofiju, tad tas arī būs tas viedums, ka cilvēks ir saskaņā, jeb viņam ir informācija, vai viņam ir atziņa, vai viņam ir atklāsme par šīs garīgās pasaules darbību. Un šeit nepietiek vien ar zināšanām, jo mēs varam izzināt garīgo pasauli. Ir pietiekoši daudz atklāsmes, kas ir rakstītā veidā, rakstos par garīgās pasaules likumiem. Tā vēl nebūs gudrība, vai ne? Gudrība ir kāds darbīgs stāvoklis, kas paver lietas būtību un kas ļauj reaģēt pilnīgi atbilstoši patiesībai esošajam, tam, kas ir, nevis tam, ko redz, satausta, bet tam, kas ir. Ķēniņš Zālamans. Viņš sāka valdīt, un viņš zināja to, ka viņam pietrūks gudrības, proti spējas atšķirt labu no ļauna, vadīt notikums, un ko viņš darīja, vai ne? Viņš bija jauns, un viņš jau bija ielikts šajā valdīšanā. Viņš vērsās pie Dieva, un lūkšanā lūdza, lūgdams lūdza. Dievs dod man gudrību, neko citu man nevajag, lai es varu valdīt šo tautu. Un te parādās, viens atkal ceļš, kā gudrība sasniedz cilvēku. Dievs viņu cilvēkam iedod. Un arī bērnam, un arī, neizglītotais sievietei, kur nav pat lasīt mācējusi varbūt, un ķēniņam, un tā tālāk, vai ne? Paskatīsimies uz šo gudrības aspektu, kā gudrība dzīvo.
Ja, lai tā nebūtu tikai runāšana par lielām matērijām, augstām, transcendentālām lietām, bet tas pats Zalamana piemērs. Viņam atved divas sievietes, kuras abas vienā balsī apgalvo, ka šis zīdainis ir mans. Viena saka, tas ir mans, un otra saka, nē, tas ir mans. Un viņam ir jāizšķir šis strīds. Viņš jau ir šīs dieva gudrības vadīts, un viņš saka, ņemiet zobenu un certiet bērnu uz pusēm. Kāds ir tas apslēptais motīvs šai rīcībai? Zalamana gudrība pateica to, ka ir vajadzīga sirds iedegšanās. Īstās mātes sirds iedegās, un māte teica, tikai necertiet šo bērnu uz pusēm, lai viņa audzina tā sieviete, tikai viņu necertiet. Tā otra teica, labi, certiet bērnu uz pusēm. Un gudrība tātad panāca, viņa strādāja uz sirdi, ja, un panāca, ka iedegās šīs sievietes mātes sirds. Parādījās tas, kas pirmā mirklī bija apslēpts, bija tikai vārdi. Viena saka mans, otra saka mans. Bet gudrība pačāmda dziļāk, viņa atver to sirds, to patiesības līmeni, kur ir tā īstā mīlestība, dzīvība, vai ne? Un tādā nozīmē gudrība uzirdina redzamos slāņus un parāda to, kas pirmā brīdī pilnīgi liekas nesaprotams, neloģisks, netaisnīgs. Gudrs, patiesi gudrs cilvēks, viņš pareizi arī domā. Mēs sakam pareizi, lūk, viņam ir plašs domāšanas spektrs, viņš ir ļoti gudrs un tā, bet kā saprot gudrs cilvēks domu? Manuprāt, doma ir vislielākais spēks. Domai ir reāls spēks, jo doma nesadeg ne ugunī, doma ir ar neaprobežotu ātrumu, viņa neierobežo pat arī gaismas ātrums, jo doma izplatās momentāli. Bet ir svarīgi arī par to, ko mēs domājam par ko, un jādomā par savu tuvāko. Un viss tas, par ko mēs šeit runājām, un gudri runājām, tam nav nekādas vērtības, ja cilvēka gaišā, piepildītā doma nebūs vērsta uz sev tuvāko, nebūs vērsta uz vispārības labumu. Un tāpēc necentīsimies no rīta lekt ārā no siltās gultas, pagulēsim kādu brīdi mierīgi un padomāsim, raidīsim izplatījumā piepildītu, gaišu, svētumu nesošu domu par sev tuvākajiem, par savu tautu, par savu zemi, par cilvēci un par visu planētu. Svētā trīsvienība ir varbūt visgrūtākais un dziļākais simbols, kas kristīgā reliģijā ir izprotams. Šī dvēsele, šī dzirksele, kas ir katrā īstenībā, kā es to saskatu, ir, ka svētais gars ir, kā sakot, viņš apņem visu pasauli vispār. Tā ir Dieva emanācija, daļa no Dieva būtības. Un kā katrā dzīvā būtnē savā ziņā, pat vieliskā matērijā, ir kāda kripatiņa, kāda dzirkstelīte no viņa iekšā, un cilvēka apziņā varbūt tāda koncentrētākā veidā, un kad cilvēka apziņas vispār ceļš, kas viņai jāiet, ir izmantot savu dzīves pieredzi, savu dzīves gaitu, lai savu apziņu pēc iespējas tuvot dievišķam, un šeit, es domāju, kristīgai baznīcai īpaši tā pieeja tā, ka Kristus te rāda paraugu, varētu teikt, tāda veida ceļu, kur apziņa, kur cilvēka, mirstīgā cilvēka apziņa, viņš rāda ceļu, pa kādu ceļu būtu vēlams iet, lai savu apziņu tuvot šai dieviskai, savus dzirkstelī tuvot, tai lielai dzirkstelī, ar viņu kopā saplūsa visu šo dievišķo garu. Es, piemēram, domāju par Mocarta mūziku, un es viņu citādi nevaru iedomāties, kā svētā gara apgarot. Kad cilvēks būtu spējīgs no tik agras bērnības tā ražot tik augsta līmeņa, teiksim, komponēt tādus gabalus un visu mūžu, savā īsā mūžā tik daudz paveikt. Es to personīgi man to iztulkot, kā tiešām, ka viņš bija, varētu teikt, apskaidrots, apgaismots cilvēks, kaut gan citādi, vispār ikdienišķi un ar visām savām cilvēcīgām vājībām, kā kurš katrs, bet lūk, šajā vienā jomā svētais gars ar viņu izpaudās viņa gadījumā mūzikas veidā un tā dažam labam citādāk. Cilvēks dara ļaunu tajā brīdī, kad viņš attālinās no dievišķā gara. Katrā cilvēkā Dievs ir ielicis kādas spējas,
kāds potenciāls, lai cilvēks varētu piepildīt savu dzīves uzdevumu. Un tas uzdevums ir pagodināt Dievu. Tas uzdevums ir apliecināt, ka es esmu Dieva radījums un es daru visu šajā dzīvē, šajā pasaulē, lai patiktu savam radītājam. Un tā problēma ir tā, ka daudzi cilvēki šo potenciālu izmanto pilnīgi pretējam mērķim. Nevis, lai pagodinātu Dievu, bet lai pagodinātu sevi. Un man šeit tas ir tas pretpols, ka es nevis lietoju šo talantu un šīs spējas, lai kalpotu Dievam, lai it kā pats paliktu ēnā un teikt, tas, teiksim, kā Bahs, kad viņš rakstīja savus darbus, viņš soli Deo glorijā, viss bija Dievu godam. Jā. Mēs bieži šodien Svēto garu saprotam tikai kā tādu labu emociju, kā tādu labu jušanos. Bet es domāju, Svētais gars ir daudz dziļāks. Un piekrītot tam, ko Vairskundze teica, tās izpausmes, kā Svētais gars iedarbojas uz cilvēku, ir neskaitāmas. Mēs nevaram ielikt Svēto garu rāmītī. Mēs nevaram pateikt, tas ir tā un tā. Ja cilvēks savā apziņā kļūst kā kauss, kā šis zelta kauss, tas atverās, un viņš kļūst kā tāds atvērts kauss, kas ir gatavs vaļā, lai viņā ieplūst tātad Svētais gars, jeb kosmiskā apziņa, jeb Dieva žēlastība, tad viņam vismaz ir gatava vieta. Bet ja viņš ir kā aizkorķēta pudele, saprotiet, vai ne? Jeb trauciņš ar vāciņu virsū, savā saspringtībā un savās raizēs un bēdās un varbūt savā egoismā, jeb kā varētu viņu saukt par grēcību, ja ko nebūtu, tad tas trauciņš ir ciet un viņā nevar nekas ieplūst iekšā. Attiecies pret katru citu cilvēku, kā viņš arī būtu svēts un unikāls. Tad paradoxālā kārtā arī ikdiena un vienkāršās lietas top, varētu teikt, sanktificētas. Viņas iegūst kaut kādu garīgo pārdzīvojumu. Tas, ko es varētu ļaudīm novēlēt. Katram cilvēkam ir noteikta vara. Pat tam cilvēkam, kurš sēž cietumā ieslodzīts un kuram šķiet ir atņemta visa vara, tomēr ir noteikta vara par to, kā viņš izturās, kā viņš rīkojās, ko viņš dara, ko viņš runā un tā tālāk. Ir noteiktas iespējas un tiesības, kuras man šķiet nav iespējams pat visbrutālākajā veidā nevienam cilvēkam atņemt. Un lūk, tas ir tas lauciņš, par kuru cilvēks ir atbildīgs vispirms. Un man šķiet, ka tikai tad būtu labi iet tālāk šajā otrajā fāzē, domājot par varu pār citiem, ja tu esi skaidrībā par to, kā tu tur māki realizēt varu pats pār sevi un vai tu māki vispār to kontrolēt. Jo ļoti bieži cilvēki, kuriem ir pilnīgs hauss sevī, ir gatavi, tā sakot, sakārtot sabiedrību. Un ir tās ķīniešu sakāmvārds, kurš saka, pirms tu ej, teiksim, pārvērst pasauli, apej 3 reizes apkārt savai mājai. Un apskaties, vai tev tur nevajadzētu kaut ko sakārtot vispirms. Tā kā es domāju, tas ir tas pirmais punkts. Pēdējais punkts, Dieva vara pār cilvēku, ir faktiski mums parāda kādu ļoti svarīgu tādu mērauklu vai kritēriju. Proti, Dieva vara īstenojas ar mīlestību. Un faktiski tikai viss stiprākais šai pasaulē spēj varu īstenot ar mīlestību. Lai kurā vietā tu atrastos un lai kurā vietā mēs katrs atrastos, mums jau katram ir kaut kāda vara, ja? Un mums katram liekas, ka mēs atrodamies kaut kur stipri tuvu tam piramīdas galam. Mums visu laiku jāatcerās, ka virs mums vēl ir kāds augstāks spēks. Tas ir Dievs. Ir svarīgi vienmēr ne tikai skatīties šo jautājumu cilvēks vara, bet cilvēks vara un Dievs. Un tad man šķiet tieši šie 3 punkti, ja viņus patur vērā, gan cilvēkam ir vara, gan cilvēki, kas ir, piemēram, pilsoņi sabiedrībā vai tam līdzīgi, tad man šķiet var atrast tieši tādu īstu labu modeli priekš savstarpējas kooperācijas cilvēki. Pēc manas dziļas pārliecības ar varu cilvēkus ietekmēt nevar. Un ja arī tu vari viņus ietekmēt ar varu, tad tas ir uz ļoti neilgu brīdi, un tas ir ārkārtīgi neproduktīvi. Citiem vārdiem, cilvēkos ir jāiedveš pārliecība, ticība saviem spēkiem, un ja kaut ko ar varu var mēģināt darīt, tad tas ir mēģināt varbūt palīdzēt sakārtot sevi tiem, kuri varbūt paši sevi nav tikuši galā, un tomēr visu šo te sevis sakārtošanu bāzēt uz kaut ko augstāku, tas ir uz vispārējiem principiem, kur ir gada tūkstošiem jau pārbaudīti un par labiem atzīti kopumā visā sabiedrībā, visās pasaulē. No šīs ierobežotās dzīves telpas, no tā, kā mēs šeit rīkojamies, ko mēs šeit darām, no tā ir atkarīgs tas, kas stāv
mums priekšā, mūsu nākamībā. Man šķiet, ka faktiski arī šeit īstais mērogs, kurā mēs varam šos te jautājumus saprast, ir tieši tad, kad cilvēks vispirmām kārtām apzinās savas robežas. Un tieši tāpēc pirms lieldienām ir šī lielā piekdiena, vai ne? Un tā ir ļoti noteikta robeža, ļoti izteikta robeža. Un tikai tad, kad tu šo robežu aptver, šo nāves esamību redzi, tad faktiski tu esi gatavs vai mobilizēts, lai tu varētu spērt nākamo soli un redzēt to, kas ir tālāk. Un man bail, ka bez, sacīsim, šīs robežas tādas īstas apzināšanas, tas solis uz priekšu ir pārāk, man šķiet, nekonkrēts, neskaidrs, vai tas varbūt kaut kādā ziņā pat cilvēkam nav skaidra īsta motivācija, kāpēc man par to ir jārunā, ja es tās robežas neapzinos. Es piedāvāju šādu variantu. Es zinu, ka es esmu mirstīgs. Es zinu, ka es neesmu tikai mirstīgs, izskanēja šī frāze. Un tā ir situācija, kas jebkurā dzīves brīdī cilvēkam var vienkārši uznāk šādi jautājumi. Cilvēks iekrīt šajos jautājumos. Ar vienu vienkāršu piemēru jautājumu es to ilustrēšu. Kāpēc es esmu? Kāpēc es neesmu? Šie jautājumi ir ļoti sadzīviski, ikdienišķi. Teorētiski tas ir pēc tam pilnīgi citādāk kaut kas jau. Bet šo jautājumu principā risina katrs cilvēks. Un šie jautājumi viņam uzvēja, tas var būt izmisumā, tas var būt aiz grūtsirdības, aiz garlaicības un tā tālāk. Šos jautājumus nevar pateikt, tā es nosēžos un tagad es sākšu domāt, es esmu mirstīgs vai nemirstīgs. Šie jautājumi nav šādi jautājumi. Varētu teikt, teiksim tā, tie ir eksistenciāli jautājumi. No kristīgās perspektīvas raugoties, šeit mums nav jārunā par tādu, sacīsim, par tādām divām pusēm, es un nemirstība, bet faktiski es un Dievs. Un, ja tā drīkstētu sacīt no tādas manas pieredzes perspektīvas, man nav izšķiroši svarīgas nemirstības definīcijas, un pat es sacītu tā nemirstība pati, cik gan daudz manas attiecības ar Dievu, un cik gan daudz mana garīgā pieredze, kuru es drīkstu saņemt un iegūt. Jo es nevaru šobrīd pārredzēt visus tos mērogus, kas ir Dieva kompetencē, un tāpēc faktiski man šobrīd, domājot par savu nākotni, ir svarīgs nevis kaut kādas nemirstības garantijas vai sacīsim, kaut kādu apzīmējumu, kuros es varētu iedomāties šo nemirstību, bet gan manu attiecību ar Dievu nepārtrauktību. Šo jautājumu īstā atslēga ir, manuprāt, atkal tur, tajā punktā, kad cilvēks, kā Žoajev kungs sacīja, sāk nopietni uzdot eksistenciālus, būtiskus jautājumus pats par sevi, par savu dzīvi. Un vienkārši ka viņam šie jautājumi ir svarīgi, ka viņš šos jautājumus risina. Un man šķiet, ka šī pati risināšana jau tad cilvēku ved noteiktā virzienā. Un man liekas, ka šo pašu jautājumu risināšana jau ir pats būtiskākais solis, pats būtiskākais sākums vispār, lai nonāktu pie šīm lielajām atbildēm. Vajag ne tikai nopietni pārdomāt šo jautājumu par nāvi, nemirstību, bet tas paredz arī konkrētu rīcību. Mēs tagad pavisam vienkārši piemērs. Valodā tā tiek teikts. Nomirst mīlestību, nomirst draudzību. Šādas nomiršanas var būt daudzas un dažādas. Bet kas ir pats svarīgākais, ja kas nomirst? Ir svarīgi īstenot noteiktus rituālus, teiksim, apbērēšanas rituālus. Draudzība ir mirusi. Mīlestība ir mirusi, bet tie divi cilvēki, ar kuriem ir bijusi mīlestība, šīs mirušās mīlestības dēļ neļauj viens otram dzīvot. Tas ir kaut kas miris, beigts. Tātad ir jāveic noteikti rituāli. Tā ir ikdienas attieksme, ikdienā, kas mums ir būtu jāizkopj. Tie nav tikai jautājumi, par kuriem mēs varam spriest. Tā ir konkrēta rīcība vienmēr. Mums ir šie jautājumi jārisina. Kas es esmu un ko nozīmē mana ierobežotā dzīve pašreiz, un kas no viņas var iznākt, un ko viņa var nozīmēt. Un man šķiet, ja cilvēkā iekustās šī vēlēšanās domāt šai virzienā, nevar būt nekas skaistāks par to. Atbildi uz jautājumu, ko mēs mēģinājām risināt, ir jūsu dzīve.